Laipni lūgti School platformā, kas paredzēta garo distanču skrējējiem. Skrienam ar baudu un prieku un sasniedzam labus rezultātus kopā. Šī platforma ir paredzēta un veidota tā, lai tev palīdzētu tieši ar skriešanas garajiem treniņiem un treniņu plāniem, kas paredzēti veiksmīgai garo distanču veikšanai tavā izvēlētā sacensību dienā. Šajā video es pastāstīšu mazliet par sevi un par šo platformu. Redz, man nekustās viņš uz priekšu. Garo treniņu sistēma vai plāns, kas ilgākā laika periodā nenodarot tev pāri, ļaus tev veikt garās distances savā labākā tā brīža tempā. Šeit var redzēt rīkus, ko izmantosim. Training Peaks aplikāciju un aplikācijas rīkus. Šī aplikācija ir pieejama visā pasaulē un viena no populārākiem starp sportistiem. Te ir pieejama gan skrējējiem, gan riteņbraucējiem, peldētājiem, slēpotājiem, svaru cilētājiem un visa veida sportistiem. Mans mērķis šim visam ir tev iedot pēc iespējas īsākā laikā informāciju un to informāciju, kas tev reāli palīdzēs un būs supervērtīgi ne tikai treniņos, bet arī ikdienā. Kā arī nedaudz izklaidēt, lai tev ir interesanti un jautrāk. Kopumā, lai palīdzētu tev skriešanas plānu un mērķu sasniegšanā. Ejam tālāk. Īsumā par mani. Mans vārds ir Gins Trēziņš. Man ir sieva Līga un 4 bērni. Meita Aija, Kate Alma un dēls Kristaps. Ejam tālāk. Es strādāju Valmierā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā par sporta skolotāju un Valmieras sporta skolā par treneri, par peldēšanas treneri un triatlonu treneri. Te ir rekur bildes no vasaras nometnēm, kuras trenēja jauniešu peldēt, skriet un vingrot. Jā, ejam tālāk. Tātad mana aizraušanās ir garās distances. Ne tikai skriešana, arī peldēšana, riteņbraukšana, slēpošana, distanču slēpošana. Te ir bilde no Tartu maratona, kurā es piedalos jau kādus 15 vai vairāk gadus. Bilde ir arī no Jukols orientēšanās sacensībām. Tās arī ir ikgadējs pasākums ar vīru komandu orientēties. Tā ir vispār mana sirds lieta, to varētu darīt 24 stundas diennaktī. Un mans labākais sasniegums 2006. gadā kļuva par Eiropas čempionu 24 stundu rogainingā kopā ar tādu labu skrējēju kā Ingūnu Valdmani. Jā, ejam tālāk. Vaļasprieks, patīk ceļot dabā, braucu ar laivām, eju pārgājienos ar supiem un ziemā arī dažreiz ielienu āliņģī, iztēlojos, ka esmu ronis un tā padaru sev dzīvi interesantāku. Bet atpakaļ pie treniņiem. Tātad tev ir vajadzīgas 3 lietas, lai viss sanāktu veiksmīgi šajā te vidē. Tāda pirmā lieta ir Training Peaks aplikācija, ko jau sākumā rādīju. Tad ir vajadzīgs sporta pulkstenis, kas ir aprīkots ar pulsometru un GPS sistēmu. Tas ļauj ierakstīt tavu treniņu un nosūtīt datus uz platformu, kas savukārt ļauj izanalizēt paveikto un piedāvāt nākošos treniņus.
šeit ir redzēt populārākos sporta pulksteņu zīmolus, kas atbalsta esošo aplikāciju. Nu, un trešais ir tavs laiks, tava enerģija, ja, lai paveiktu treniņus. Ja kāds no šiem izpaliek, nu, tad veiksmīgi treniņu procesu atbalstu nevar nodrošināt. Ejam tālāk. Fakti. Tātad jau sportisti, kas sasnieguši zināmus rezultātus. Tātad Sergejs Briedis 2004. gadā Rīga Valmiera veica, pateicoties treniņu atbalstam. 2005. gadā veica pusaironmena distanci Tallinā un Smiltenē. Sandris Līdums, vairāk kārtējs Rīga Valmiera finišētājs, arī Stirnu bukā vilka distances finišētājs, vilkaču maratona un arī Dievas suns titula ieguvējs. Evija Līviņa vairākus gadus izlaida skriešanu, tad atsāka skriet, pateicoties programmai, veica Viļņā maratonu un tāpat arī kolka dubulti, garo gājienu, skrējienu. Ilva Koškina Madeiras kalnu maratonu veica 2005. gadā un turpat arī nedaudz vēlāk Spānijā 24 stundu rogainingu. Jā, tād iedvesmojoši palīdzēja viņiem. Es domāju, ka noteikti palīdzēs šī programma arī jums. Ejam tālāk. Tātad, kas tad būs šajā skolu platformā atrodams? Tātad būs atrodams viss nepieciešamais priekš treniņiem. Sākumā treniņu plāns, pēc tam pievienošu vingrojumus, rehabilitācijas procesus, ieteikumus apģērbam, ieteikumus uzturam un dažādus citādus padomus, kas noderēs skrējējiem garajās distancēs. Nobeigumā gribēju pateikt vēl vienu lietu, tātad skriešanas treniņi nav tikai par skriešanu, nav tikai skriet. Tas ir daudz lietas kopā. Ikdienas ieradumi, tas, kā tu tiec galā ar apstākļiem sev apkārt, tas ir inventārs, higiēna, uzturs, treniņu ieradumi, iesildīšanās, atsildīšanās, atjaunošanās un rehabilitācijas pasākumi, traumu risku apzināšanās un traumu novēršanas pasākumi. Šo visu es centīšos apvienot šai platformā. Un tikšanās reizēs, kurās esmu pieejams, konsultēšu un trenēšu katru nedēļu. Tev ir tikai jāizmanto šīs lietas, un tās būs daudz lietas, ne tikai treniņu grafiks. Tev jābūt modram par savu veselību, higiēnu, attiecībām ģimenē un darbā. Jo, ja vide ap tevi ir haosā, tad arī trenēties ir grūti. Ja vide ir sakārtota, treniņi ir viegli. Es gribu, lai tu esi atbildīgs, stiprs un veiksmīgs savos rezultātos visur. Tas arī viss šim video. Tagad uzdevums. Zem šī video ir paraugs, kā to izdarīt. Es vēlos, lai tu tagad ieeji skolu platformā un uzraksti ar sevi iepazīšanās rakstu. Iepazīstini ar sevi, ar ko tu nodarbojies, kas ir tas, ko dari, kādi ir tavi mērķi skriešanā. Šajā platformā tu vari satikt sev līdzīgi domājošos, iegūt jaunus draugus, sparinga partnerus un vienkārši partnerus dzīvē vai biznesā. Tāpēc izdari šos no savas puses, šo mazo solīti, iepazīstini ar sevi, lai citi redz un izveidojas jaunas sadarbības un atbalsts viens otram. Atā, tiekamies treniņos!